Vai visu mūžu tev ir baigākās garstāvokļa maiņas? Varētu pat teikt, ka tu brauc tajā emocionālajā rollercoasterī, tajos amerikāņu kalniņos, kur vien brīdi ir viss super labi un tu esi pārlaimīgs un pēc brīža viss var būt pilnīgi slikti un bezmaz depresijā jākrīt iekšā. Tāda bija arī mana dzīve pirms terapijas. Man visu laiku šitā te viss bija augšā, lejā. Un praktiski vienmēr tas ir rezultāts kaut kādai bērnības traumai. Un kad tas iekšējais mazais bērns tevī nav dziedināts, viņš tur ir, viņam sāp, un viņš to visu izdzīvo caur tevi vēl šobrīd. Tu nesaproti, kāpēc tas tā notiek, bet tas ir tāpēc, ka tu burtiski rīkojies kā tas mazais bērns. Tev nav iegūta tā pieaugušā cilvēka stabilitāte, tas miers, tas nosvērtums, kas nāk ar to, ka tu saproti, ka tu esi drošībā, ka viss vienmēr ir bijis labi, ka nekas slikts ar tevi nevar notikt. Tas principā vienmēr ir tas pamatiņš. Un kamēr tas netiek izdziedināts un viss izdarīts caur terapijām, tikmēr ir jāturpina braukt tajā emocionālajā, tajā rollercoasterā visu mūžu. Diemžēl tas tā ir. Un vēl tā interesanti ir, ka mēs jau mēģinām melot. Mēs mēģinām vienmēr izlikties, ka viss taču ir ok, jo tas ir vienīgais veids, kā var šo dzīvi izturēt. Jā. Un tāpēc bieži vien mēs sev tā melojam, ka mēs sev kaut kā mākslīgi uzskačājam to prieku, vai ne? Viss taču ir super un pārliecinām sevi, viss ir baigi kolosāli. Un tā uzpumpējam to, bet mums tos iekšā jau tas jūt, ka tas viss ir iztēlošanās, izlikšanās, tas viss ir mākslīgi, tas nav pa īstam. Un tas dedzina enerģiju, jo tev ir visu laiku sevi jāapspiež tas, ka īstenībā tu jūties sūdīgi un tu izliecies. Un tad agri vai vēl nāk tas brukuma moments, kad tev vairs nav enerģija izlikties, un tad atkal viss ir slikti, vai ne? Un tad tu gribi aizmirsties un aizmukt no visa. Un tā tas iet augšā, lejā. Ja tu gribi apstādināt šo te emocionālo amerikāņu kalniņu savā dzīvē un izkāpt no tā beidzot un iegūt to iekšējo mieru un stabilitāti, nāc uz izaugsmesterapija.com, izvēlies brīvo konsultāciju, un es tev parādīšu tieši, kā mēs strādājam un kā mēs varam mainīt visas tās traumas, dziedināt un iegūt to iekšējo mieru un stabilitāti.